Šovakar Arēnā Rīga viesojās viesi no Eiropas un Āzijas robežas pilsētas Jekaterinburgas hokeja klubs Automobilisti, kuri uz Rīgu bija ieradušies pēc ļoti svarīgas un pārliecinošas uzvaras, tepat ziemeļos pret Helsinku Jokerit, kur viņi uzvarēja ar 6-2. Lai arī šobrīd Jekaterinburgas Automobilists atrodas ārpus kārotās play-off zonas, tomēr, lai iekļūtu labāko astotniekā, viņiem katrā spēlē visi punkti ir uzvaras un play-off vērtē. Šovakar labāk spēli un pārliecinošāk iesāka laukuma saimnieki, un jau pirmās trešdaļas 10. minūtē kritienā pirmie vārtu gūst Rīgas Dinamo vārta autors Māris Bičevskis. Spēles turpinājums bija Rīgas zīmē, un Edgars Kulda saņēma piespēli no maiņas partnera, uzreiz šauj pa vārtiem un rezultāts uz tablo 2-0. Nu, tiešām liekas, ka automobilistam riepas ir nolaistas un ne uz ko vairāk viņi nebūs spējīgi. Tieši gan treneris Krikinovs pirmās trešdaļas pārtraukumā atrod īstos vārtus, un automobilists spēles otrajā trešdaļā jau rāda pavisam citu spēli. Un pirmais rezultātu uz tablo samazina Mihāls Čeikovskis 2-1. Rīgas Dinamo nemet plinti krūmos, tiesa gan pieviļ otrajā trešdaļā ļoti daudz noraidījumu. Tomēr Filips Tolzākovs trešajā trešdaļā 5. minūtē jau palīdz mūsējiem gūt vēl vienus vārtus, un rezultāts uz tablo 3-1. Nu, tā vien liek, ka šovakar uzvara neizkritīs no rokām. Taču vēlme spēlēt play-offos, vēlme iekļūt labāko astotniekā tiešām, kā sacīt, ar zobiem liek cīnīties Jekaterinburgas komandai, un Tikars samazina rezultātu starpību līdz minimumam jau trešās trešdaļas pašā viducī. Kad līdz maču beigām ir palikušas nieka 6 sekundes, skaisti spēlējot skaitliskā vairākumā, jo pretinieku komandas vārdsargs jau atrodas uz rezervis soliņa, Pēters Kaukals izlīdzina spēles rezultātu 3-3, un tas nozīmē, ka mūs sagaida spēlē pagarinājums. Pagarinājumā tomēr veiksmīgāk izrādās mūsējie, pret Timuses Tito tiek izdarīts noteikumu pārkāpumu, spēlējot skaitliskajā vairākumā 4-3. Arī Miks Indrašs gūst 4. vārtus, un spēle beidzas ar rezultātu 4-3. Šobrīd mūsējie dosies lielākā izbraukumā, bet pēdējā šīs sezonas mājas spēles Arēnā Rīga mēs aicinām jūs apmeklēt 16. februārī pret ārtābolu treneru Toljatiju Ladu, un sezonu noslēgsim 18. februārī pret Nižņikanskas Ņefķe Ķimiki. Nu, veiksmīgi uzvarējām automobilistu spēles pagarinājumā, bet tomēr rezultāts vienā brīdī bija 3-1. Kāpēc neizdevās noturēt šo pārliecinošo nosacīt 2 vārtu pārsvaru? Nezinu, kaut kur vajadzēja drošāk aizsardzībā nospēlēt Pirmo trešdaļu sākā tomēr ļoti pārliecinošs gols. Tev pirmais kritienā, pēc tam Kuldam, un otrajā trešdaļā tikai noraidījumi. Noraidījumi jāsākumā pievīla, un pēc tam jau grūtāk spēlēt, tik daudz es nospēlēs mazāk. Tavs pirmais vārtu guvums, tur tāds, kad uz topu varētu pat vilkt, ka kritienā izdevās gūt. Kā tev izdevās? Met pa vārtiem, pēc tam Induls atcita, un tad jau krita, un uz nojas atlas bija kaut kā jāmet, un bija. Bija pirmais gols, un tad arī otrie vārti Edgaram Kuldam. Edgar, tev arī ļoti labi piespēle, uzreiz bez domāšanas met pa vārtiem? Jā, tur citu variantu nebija. Žārā ar Rapčiku ļoti labi nospēlēja, un man vajadzēja vienkārši trāpīt. Rezultāts kļuva 2-0. Tavuprāt, kāpēc neizdevās noturēt šo pārliecinošo pārākumu? Automobilis laba komanda, bet mums bija daudz noraidījumu. Es domāju, mēs pazaudējām daudz spēku pie tā. Третьи варты Филиппом Тулзаковым. Фила, третий гол за тобой. Может, эту ситуацию можешь описать, как там удалось? Выскочил со смены там. И Индриш придержал шайбу хорошо, там стянул 4 игроков на один фланг и увидел меня, отдал пас хороший. Оставалось только бросить, попасть. Результат стал 3-1. Почему не удалось удержать? Не знаю. Видимо, хотели очень сильно в пустые ворота забить. Там шайба буквально по ленточке каталась. Так бывает, не забиваешь, забивает тебе. Автомобилист все-таки выровнял счет 6 секунд до конца матча. Чувствовалось ли, что они зубами просто грызутся за возможность еще побороться за плей-офф? Что, кстати, удается. Настрой видно было сразу, просто удачно забили, там, не знаю, может, они на нас там не настроились, там все-таки мы ниже идем в турнир таблицы, но, понятно, команда борется и боролась до последних секунд. Молодцы, что сравняли, тоже отдать должное. Победы довольны? Конечно, побеждать всегда приятно. Спасибо.